Raidījumu piedāvā American Express Gold, Stolar, atbalsta San Pellegrino un Dansuker. Labrītiņ šo skaisto, šo burvīgo rītiņu. Un ceļojums turpināsies, jo mums šodien būs tāds piedzīvojums, kā nekad manā mūžā nav bijis. Lūdzu, nākat manim līdzi. Brīdī, kad sāc pierast pie šai zemē raksturīgajiem nepastāvīgajiem laikapstākļiem, mūžīgi mainīgā okeāna vai tradicionālās kulinārijas brīnumiem, fēras tev sagādā nākamo pārsteigumu. Arī šodien mūsu fēru salu apciemojuma 4. dienā tādu netrūks. Dienu sākot, apciemosim zvejniekus, kas tikko noķēruši šajos ūdeņos ļoti reti redzētas zivis. Pirmo reizi 20 gadu laikā vietējie zvejnieki savos tīklos ir izvilkuši tunčus. Turpinājumā dosimies kāda jūras putna medībās, jo, kā izrādās, tieši šobrīd fērās ir ķilžu ķeršanas sezona. Lai arī medības nebūs veiksmīgas, gluži tukšām rokām nepaliksim. Raidījuma 2. daļā iepazīsimies ar šefpavāru Rubenu, kas pārsteidzošā kārtā ir iegādājies to pašu tunci, ko vēl šorīt redzējām pie zvejniekiem. Nobeigumā pārcelsimies uz Mārtiņu virtuvi, kur uzzināsim, kā pareizi cept tunča steiku. Kā jau iepriekš minējām, fēru salu ekonomika balstās uz zivju pārstrādes industriju. Līdzās mums zināmajiem lašiem, skumbrijām un mensām šeit tiek ķerti sarkanasari, Grenlandes paltusi, briesmīga paskata vilkzivis un citas to sugas māsas. Tomēr šoreiz mēs esam atbraukuši apskatīties lomu, kas pārsteidza pašus zvejniekus. Sveiks, šo nevarētu saukt par ierastu lomu fēru salās. Noteikti nē. Šīs tunzivis mēs noķērām kopā ar skumbrijām, un tas tiešām ir ļoti rēts gadījums fēru salās. Cik viena šāda tunzivis aptuveni varētu svērt? Kādus 130 kg? Jā, kaut kur tā varētu būt. Tā tiešām ir liela. Es skatos, ka esat noķēruši 3 šādus milzeņus. Spriežot pēc krāsas, tās ir dzeltenspuru tunzivis. Jā, tās ir dzeltenspuru tunzivis. Jāsaka, žēl, ka neizdevās noķert zilspuru tunzivi, tad to varētu saukt par ļoti veiksmīgu lomu. Tā varētu teikt, tomēr šis ķēriens ir gana labs. Nevelti šo tunci devē par Atlantijas zilspuru tunzivi. Tas ir neparasti, ka fēru salās, kur vairums iedzīvotāju strādā zvejas industrijā, esat noķēruši zivi, par kuru jūs tā īsti neko nezināt. Tā ir, kā jau iepriekš minēju, mēs tunzivi šeit noķeram tik reti, ka patiesībā nezinām, ko ar to darīt. Lai arī tunzivis ir rets viesis fēru salās, tomēr to var saukt par skumbrijas radinieci, kas šajos ūdeņos tiek zvejota lielos daudzumos. Gan tuncis, gan skumbrija un arī pelamīda pieder makreļu dzimtai. Nu ko, izskatās, ka šis ķēriens aplaimos daudzus vietējos? Noteikti, tā ir izcila zivs ar garšīgu un kvalitatīvu gaļu. Un arī labs boksa maiss. And fresh. Jā. Kā es minēju, šis kāds 130 kg. Tās, kas nāk Latvijā, mums ir parasti 20–25 kg. Ko mēs redzam Vincent restorānā, sushi veikalos, viņi krietni mazāk. Jo šitie lielie šos te iecien Japāņi. Un vislabākā daļa, ticit vai nē, ir tas vēdera daļa šeit. Mēs te redzam šo te mugurdaļu, tā ir tīra, bet tā vēdera daļa, viņa ir trekna un viņa ir visgaršīgākā. Un tas ir ļoti liels retums pie mums Latvijā. Vispārīgi šāda zivis Latvijā tu neredzēsi. Man ir jāatzīstās, ka es nekad pie šā tik lielas zivis neesmu bijis manā mūžā, izņemot to sami, ko izvilkt Latvijā ārā, kas bija, cik bija 87 kg. Nu, šis ir gandrīz 2 reizes lielāks. Būs atkal jauns piedzīvojums. Mēs kaut ko ķersim, kas jūrā ir nolaidies, un tā ir kaija. Jā, jūs dzirdiet man pareizi, mēs ejam pēc kaijas. Jūras putns, ko tik ļoti iecienījuši vietējie, tiek dēvēts vairākos vārdos. Mēs smejoties to saucām vienkārši par kaiju, un tikai atbraucot mājās uzzinājām, ka šim putnam ir skaists latviešu vārds – ķilde.
mēs tuvojamies pasaules 7. brīnumam. Te klints ir 300 metru augsts. Iedomājieties, Gaisina kalns ir 317 augsts. Un šeit ir putnu paradīze, un te ir tūkstošiem pufiņu. Un šeit mēs varam redzēt, klintīs ir ķēdes, kur te vietējā te kāp augšā un lasa šos te putnu olas. Pāris nedēļas gadā ķildes var noķert no laivām ar tīklu palīdzību. Tomēr šoreiz putni bija viltīgāki par ķērājiem un savu atrašanās vietu tā arī neatklāja. Nu, mums tur jūrā nelaimējās, bet nobraucam te krastmalā un volā, kas mums ir priekšā, ir... Hi! Sveiks! Kā jūs šos putnus te saucat? Locally it's harvester. Harvester. Yeah. It's the bird that is... Tas ir jūras putns, kas uzbarojās tik ļoti, ka vairs nevar palidot. Jā, tā ir. Mēs tos varam ķert tikai 2 nedēļas gadā, un tieši šobrīd ir sezona. Jāsaka, tā ir ļoti īsa. Very short, yeah. I see a lot of fat. Yeah? Es skatos, ka tam ir ļoti daudz tauku. Šīs ķildes ir ļoti jaunas un šajā gada laikā ļoti pārbarojušās. Tauku daudzums ir tik liels, ka tās nevar palidot. Un kāds būtu labākais to pagatavošanas veids? Parasti mēs ķildes gatavojam cepeškrāsnī vai arī grillējam. Ķildes šajā sezonā pasniedz arī restorānos, vai tas tomēr ir vairāk mājas ēdiens? Es nedomāju, ka jūs viņu atradīsiet restorānu ēdienkartē. Ķilde ir tipisks fēriešu ēdiens, ko parasti gatavo un bauda ģimenes lokā. Savā ziņā tas ir unikāls ēdiens, turklāt pieejams tikai ļoti īsā laika periodā. Tā varētu teikt. Kā jau minēju, ķildes ķeršanas sezona ir tikai 2 nedēļas. Ja paveicas, tad 3, bet ne ilgāk. Man tas atgādina nelielu treknu pīli. Tu zini, es nevaru novaldīties. Man ir jāprovē viņš, jo tas ir tikai 2 nedēļas vispārīgi gadā. Un es esmu teicis, ka tas ir Fāro salās, tev jādara tas, ko Fāroši iedaļ. Un es ņemšu 3, un es viņus kaut kur atradīšu, kur es viņus varu šeit uz vietas izcept. Voilà. Thank you. Thank you. Es esmu atnācis pareizā vietā, jo šo putnu es pats nezinu, kā viņu gatavot, bet es esmu te atradis pavāru, kas mājas kārtībā zina, kā viņu gatavo. Jo atcerieties, šis nav tāds ēdiens, ko liek restorānā uz galda, bet mājas galda. Bet man vajadzīgs ir pavārs. Hello, Chef Ruben. Hi. I brought you a little present. Yes. Sveiks, pavāri Rūben! Es atnācu ar nelielu dāvanu, un tas ir kaut kas, ko es nekad savā dzīvē neesmu gatavojis. Cik es zinu, šo nevar atrast restorānu ēdienkartēs, pavāri to parasti gatavo mājās. Tieši tā. Un šis putns ir ķilde. Izskatās gluži kā kāja. Ko tu domā par manu ķērienu? Tas ir fantastisks. Putni izskatās labi, un izcepti tie būs maigi un sātīgi. Tātad, kāds būtu labākais veids, kā tos pagatavot? Šeit Fēru salās mēs cenšamies darīt visu vienkārši. Izmantosim nedaudz eļļas, sāli, piparus, zem putna izkārtosim dārzeņus un cepsim cepeškrāsnī. Nu ko, ķeramies pie darba? Lai ķilde cepot iegūtu bagātāku garšu un tauki maksimāli iztecētu no putna, to novieto uz dārzeņiem. Pannas dibenā izkārto rupji sagrieztus sīpolus, burkānus un veselas ķiploku daivas. Putnus apslaka ar olīveļu, ieberzē ar sāli, svaigi maltiem pipariem un liek uz dārzeņiem. Tas arī viss. Tagad atliek tikai gaidīt. Ienākot pamanīju, ka tev vēl ir kaut kas ļoti īpašs. Šeit mums aiz muguras ir tunzivs, un es zinu, ka tas ir ļoti rets loms Fēru salās.
Man ļoti patīk tunzivs, tomēr jāatzīst, ka nekad vēl neesmu redzējis tik skaistu eksemplāru kā šo. Vēl šorīt apskatījām šīs zivis pie zvejniekiem, kad tās tikko bija izņemtas no tīkliem. Ja nemaldos, viena svēra aptuveni 130 kg. Šī tunzivs svēra 140 kg. Tā ir smagāka par mani. Un mani arī. Šis ir tunzivs vēders, kas ir tunča labākā un garšīgākā daļa. Diemžēl Latvijā tunzivs vēdera daļu mēs nevaram dabūt, jo visi lielie tunči tiek sūtīti uz Japānu. Tunzivs svars, kas nonāk mūsu zemē, parasti nepārsniedz 20–25 kg. Salīdzinot ar tiem, šis ir patiesi milzīgs. Gatavojot labu tunzivi, jāceras tikai viens, jo vienkāršāk, jo labāk. Tāpēc mēs neaizrausimies ar pārāk sarežģītu kulināriju. Es redzu, ka tev šeit ir Fēru salu kāļi. Varbūt pievienosim vēl nedaudz redīsu. Mums ir vietējie dārzeņi un tepat noķerta zivs. Atliek tikai ķerties pie darba. Un ja tā pafantazē, kā to visu varētu sagatavot? Es domāju, pēc iespējas vienkāršāk. Ja tev ir zivs, kas garšo tik izcili, labāk to pasniegt pēc iespējas svaigāku, lai nesabojātu garšu. Daudzi tunzivis marinē, cep eļļā, tad jau labāk vienkārši atvērt konservu buņģu. Trīs tev, trīs man. Tas derēs. Un tagad ņemam pašu jaukāko sastāvdaļu – tunzivi. Paskaties uz šiem taukiem. Burvīgi un tīri tunča tauki. Pievienosim lāsi olīveļļas. Es gan nedomāju, ka tas ir nepieciešams, tomēr tas piešķirs ēdienam krāsu. Nedaudz sāli un svaigi maltus piparus garšai. Tagad tu varētu tunci viegli apsvilināt. Tunzivs joprojām ir jēla, bet liesma tās garšu padarīs vēl spēcīgāku un izteiktāku. Nobeigsim ar kressalātu lapiņām. Tik vienkārši. Atliek tikai nobaudīt. Come on, let's enjoy it. Chef? Šef, es saužu, ka kaut kas ir gatavs. Cerams, ka sanācis labi. Something is ready. Yes. Yeah? Tie ir sarāvušies un paskaties uz šo tauku daudzumu. They have shrunk and look at the fat. Tomēr tie smaržo labi. Tā ir labu tauku smarža. Šis ēdiens ir ļoti īpašs un smarža specifiska. Tagad ķildēm jāļauj atpūsties, gluži kā cepetiem. Pāris minūtes pagaidīs, un tad mēs griezīsim, redzēsim, kas tur slēpjas. Un galvenais, kā viņš garšo. Šis te fulmāri, jeb kaija, viņi ir cepusies kādu stundu. Es domāju, pie jūrmalas ir ļoti daudz kājas, jūs paši varat eksperimentēt. Bet jums jāgaida, ka tās kājas ir sabarotas, kad viņas ir uz jūras, un viņas vairs nevar pacelties gaisā. Tad viņas ir gatavas ēšanai. Izskatās burvīgi, tomēr patiesība slēpjas garšā. The proof is in the eating. I've only one thing to say. Es teikšu tikai vienu. Žēl, ka sezona ir tikai 2 nedēļas. Tas garšo lieliski. It's incredible. Es nevaru iedomāties, kad šāds putns, kas dzīvo jūrā, garšo tik eleganti, jo viņš ir vienreizējs. Viņš ir vienreizējs. Un kā es minēju, man atgādina bišķīt nieri. Tas varbūt daudziem nepatiks, bet viņš ir īsti tā kā vietējais, tradicionālais un dabīgi sezonālais. Nevienā lielveikalā tu nedabūs, un arī nevienā restorānā tu nedabūs. Tev jāzina šādi kungi kā šis. I want to thank you very much. Paldies tev, Rūben. Es noteikti atgriezīšos. I'll be back. Thank you. You're welcome. Pēc nelielas reklāmas pauzes no viesmīlīgajām Fēru salām teleportēsimies uz restorāna Vincents virtuvi, kur Mārtiņš turpinās rādīt un stāstīt par cēlo tunzivi.
esam atpakaļ. Wow! Kas par piedzīvojumu? Un to, ko mēs tur notiesājam, reiz par cik ilgu laiku ļoti liels retums tur. Jo tunzivs, viņam patīk, viņš ir klaidons, numur 1, viņš ir klaidons, un viņš peld tūkstošiem, viņš var appeldēt pilnīgi ap visu pasauli. Bet tunzivs patīk silti ūdeņi. Un tāpēc vidusjūrā viņi tur ir, un tāpēc mēs arī dzirdam, ka Havajas salās tunsis ir ļoti populārs, un tur viņš arī tur makšķerē. Kur ir tas tunsis, un tunši, viņi daudz un dažādi krāsas ir. Cilvēks domā, ja viņš ir gaišs, viņš ir labs, bet viņš ir pārsvarā pajauns. Jo lielāks viņš ir, jo garšīgāks viņš ir, un tumšāks, jo vēl labāk. Un rekur man te ir sashimi grade. Tas ir viena no labākajām līmeņiem tunsivs. Viņš smuki tumšs ir, ne gaišs, ne rozā, bet šitādam viņam ir jābūt. Te es jums rādīšu smuku vienu tunšu steiku. Un pareizais veids, kā viņu vajadzētu cept. Tātad viņi var jēlu ēst, jā, dabīgi. Bet apsies, kur tas smuks gabals te viņš ir. Ja tu cepsi tunci, viņai vajadzētu būt istabas temperatūrā, pirms tu viņu ceps. Tātad, ja tu aizies kādu restorānu, un te viņš ir augsts pašā vidū, tas nozīmē, viņi ir izņemuši viņu no leduskapja tūlīt, ja pat no saldētavas, viņu vajadzētu atpūsties istabas temperatūrā. Tas vidus nedrīkst būt augsts. To tikai, ja liek viņu uz rīsi, jeb sashimi. Tad viņi ļoti viegli vajag apieties. Tuč pipers. Tuč sāli abas puses. Un oliveļu. Tā iesmērējam. Un tiešām, lai viņš paliek šitā te, neko vairāk nevajag. Arī viena tāda liela kļūda, ko daudzās vietās, viņi ir sapanēti sasam sēklās. Nu, tad tās sēklas, tās ir, ko tu jūt vairāk, nekā to pašu tunsi. Tagad vajag pannu, un karstu pannu ir vajadzīga. Pirms es cepšu to smuko tunzivs gabalu, es uztaisīšu tādu garnējumu viņam. Un kas te būtu ļoti patīkam, ir teiksim, redīs. Redīs, mums viņš ir Latvijā ļoti daudz. Viņi varētu vienā ziņā salīdzināt bišķi, ja būtu tā kā daikon. Tas ir tas garais, baltais redīs, kas tās pasmirdīgs ir, bet samērā pikants viņš ir. Un te uz mandalīnas tā ne pirkstus, lociņus. Un te man ir mazie kresta salāti. Viņam arī tāds kodiens ir. Un pieliksim klāt kādu atmatenes ziedlapiņas. Šitie nenāk no parka, šitie nāk no Mihelsona, kas mums audzē viņas. Un pieliksim klāt, pierīvēsim tuč citronu mizu. Un kas man ļoti mīl pie sirds, ir, ko Japāņi pie tunša obligāti pasniedz, un tas ir svaigais wasabi. Es parādīšu jums to visu, un šitās viņš ir wasabi. Ļoti patīkam pikants, tātad ārpusi pišķi, tātad mēs nogriežam to mizu. Var uz rīves, bet šeit man ir haizivs āda, un kā viņi to Japānā dara, viņi šā te iznāk tāda patīkama, saka, kļura. Šitas ir īstais. Šitā ir īstā manta,
Un to mēs piebersim te klāt, lai viņam tāds patīkams kodiens ir. Tas man ir gatavs, es cepšu, un tad es likšu to slapjās sastāvdaļas pie šīs te salātiem. Panna man ir karsta, tuši pārbaudīsim. Jā, cepam to tunsi. Un ko mēs darām? Mēs viņu apsvilinājam tajā pašā laikā, kad cepam. Tas nozīmē, mums tikai viņš ir jābrūno. 1 minūte uz vienas puses, griežam otrādi. Un mēs varam redzēt, ka viņš te sāc cepies te cauri, un tālāk viņa nedrīkst līdz pusē nekādā gadījumā. Ne. Tad viņš ir pārcepies. Voilà, un minūte ir otrā puse. Un tagad ir labi, lai viņš bišķi tā atpūšās. Minūti, ilgāk nevajag. Tā nav cepetis, kad 20 minūtes jāgaida, ir kāda minūte, lai viņi atpūšās. Tagad, kamēr viņš man atpūšās, pieliekam kādu tuč oliveļu, citronu sulu. Tuč sojas mērķis. To viegli samaisam, lai tas sābī iejaucās. Un tagad mēs esam gatavi pasniegt. Viņu var atstāt veselu, viņu var arī pusēm sagriezt, viņu arī var šādā veidā sagriezt te. Un redz, kur mums ir perfekt, viņš ir izcepies, un vidus nav augsts, viņš ir istabas temperatūrā. Un nobeidzam ar mūsu zaļumiem, mērci apkārt. Un tiešām es nevaru iedomāties, kas var būt labāks par šo. Šis ir dzeltensbura tunsis. Labāks par šo varētu būt zilsbura tunsis. Tas ir Ferrari. Šis ir Mercedes. Jauns Stoller konkurss. Cik gadu jubileju nākošais gadu 1. aprīlī atzīmēs restorāna Vincents? Atbildi sūtiet uz zemāk norādītā adrese līdz 24. novembra pusnaktī. Balvas izlos notiks nedēļu vēlāk 30. novembra raidījumā. Un visas pareizās atbildes no visa gada piedalīsies izlozē priekš Stoller smukā lielā kafijas aparāta. Jau nākamnedēļ, turpinot mūsu kulināros klejojumus pa Fēru salām, stāstīsim par dzīvnieku, ar ko vietējie salinieki lepojas vēl vairāk nekā par savām izslavētajām zivīm. Aita, kurai Fērām jāpateicas par savu nosaukumu, ir salinieku iecienītākā delikatese. Uzzināsim, kā to gatavo vietējie, baudīsim neparastu cienastu pie aitu ganiem, bet nobeigumā Mārtiņš parādīs, ko var izdarīt ar jēra dziedzeriem. Raidību piedāvā American Express Gold, Stoller, atbalsta San Pellegrino un Dansuker.